dzimtajā valodā jāļauj arī mācīties. Jā, latviešu valoda ir valsts valoda, bet krievu valodā ir jādod iespēja, ka šajā jautājumā es savu pozīciju nekad nemainīšu. Es vienmēr uzskatīšu, ka krievu valodai ir nozīmīga vieta Latvijas dzīvē. Kas notiek ar krievalodīgo elektorātu pirms Saeimas vēlēšanām? Kā tiks sadalītas balsis starp partijām, kas fokusējas uz krieviem un citas tautības pilsoņiem, kuri ir lojāli Kremlim? Analizēsim šī segmenta stāvokli un potenciālos favorītus apmēram pusgadu pirms Saeimas vēlēšanām. Ņemot vērā, ka tā saucamās latviešu partijas ir mērķtiecīgi atteikušās no šī vēlētāja loka, tad ir tikai dažas partijas, kas cīnīsies par šīm balsīm. Ja tevi šis video uzrunāja, abonē Taisnība YouTube kanālu, seko sociālo tīklu profiliem un lasi taisnība.com. Paldies, ka dalies un ļauj patiesību uzzināt arī citiem. Pirmkārt ir jāpaziņo, ka Saeimā pārstāvētā partija Stabilitātei beidz savu eksistenci un vairs nekonkurē šajā segmentā. Stabilitātei šajā Saeimas sasaukumā izpildīja tās misiju, nokonsolidēja krievu vēlētāju, kas bija vīlies partijā Saskaņa, kā arī pievienoja sev darbību izbeigušās Latvijas-Krievu savienības vēlētājus. Ar salīdzinoši labu reklāmas kampaņu un pamatīgu finansiālu piešprici bijušais policists Aleksejs Rosļikovs savu darbu paveica. Viņa vietu uz nākamajām vēlēšanām ieņems Jūlija Stepaņenko ar partiju Suverēnā vara apvienība Jaunlatvieši. Šī partija integrēs sevī lielāko daļu Stabilitātei deputātus un koncentrēsies uz krieviem, kuri ir nelokāmi Putina un Kremļa fani. Taisnība prognozē šai partijai salīdzinoši labus rezultātus, kas rezultēsies 5 līdz 8 vietās parlamentā. Ņemot vērā salīdzinoši profesionālo Stepaņenko darbu ar savu vēlētāju, kā arī diezgan ievērojamo finanšu pieplūdi, tad šo partiju vajadzētu uztvert nopietni. Izteikts favorīts krievalodīgo segmentā ir prokremliskā politbiznesmeņa Šlesera partija, Latvija pirmajā vietā, kuras kampaņai un darbībai veltīti ievērojami Kremļa pūliņi. Nauda tiek piešķirta no vietējiem prokremliskajiem uzņēmējiem, kuri pilda naudas mūļa funkciju. Būtībā Šlesera neredzamā komanda ir 4 gadus strādājusi, un Maskavā tiek liktas lielas cerības uz šo partiju. Izteikts saraksta līderis ir Šlesers, un, lai pievienotu krievu balsis, ir piesaistīti Bartaševics un Klementjevs. Viņi ļoti cer uz bijušās Saskaņas vēlētāju un pozicionē sevi it kā mēreno krievu segmentā, kā arī daļā latviski runājošā auditorijā, fokusējoties uz konservatīvu domājošu auditoriju un kā vienmēr koķetējot ar reliģiskajām konfesijām, rādot sevi kā vienīgo izvēli personām, kuras ir reliģiski noskaņotas. Ainārs ir ģimenes cilvēks, bet viņa sirds pieder ne tikai savai ģimenei, bet arī savai tautai un dzimtenei. Viņa sirds deg par Latvijas nākotni. Un tagad ir pienācis laiks atgriezties. Pēc taisnības vērtējuma Šlesers kopumā piedzīvos fiasko un dabūs tikai starp 10 līdz 15 deputātu vietām, kas viņa gadījumā būs ļoti neveiksmīgs rezultāts. Kā melnais zirdziņš starp šiem vēlētājiem ir vērtējums politiskās partijas Saskaņas starts vēlēšanās. Skaidrs, ka šīs partijas ziedu laiki sen ir aiz kalniem, bet Jānis Urbanovičs noteikti bez cīņas neatkāpsies un sastādīs neērtu konkurenci Stepaņenko un Šleseram. Pilnīgi noteikti Urbanovičs var atņemt vērtīgus procentus un balsis no Stepaņenko un Šlesera potenciālā bloka Saeimā. Taisnība neprognozē, ka Saskaņa tiks Saeimā, bet ja Urbanovičam izdosies piesaistīt kādus spilgtus cilvēkus no krievalodīgo vidus, tad Šleseram un Stepaņenko tiks pabojāti nervi. Lai cik tas nebūtu dīvaini, tad par šī elektorāta balsīm diezgan nopietni cīnīsies Zaļo un Zemnieku savienība. Pagājušajās Saeimas vēlēšanās rezultāti uzrādīja, ka šī partija ieguva diezgan daudz balsis starp krievalodīgajiem, it sevišķi Latgales reģionā. Mēs prognozējam, ka šajās vēlēšanās ZZS tik labi ar krievalodīgo balsīm neies.
Bet Oļegs Burovs un vēl daži krievu vēlētāju magnēti nelielu iegūmu no šī segmenta pienesīs. Jāatceras, ka Aivars Lembergs atsevišķās krievalodīgo grupās ir salīdzinoši populārs un kādu balsi vēl joprojām spējas atnest. Nav izslēgta arī šahistes un Lemberga stipendiātes Danas Reiznieces atgriešanās apritē. Jāatzīmē, ka valdībā pārstāvētā partija Progresīvie ir stipri prokremliska, un tās atklātās darbības liecina par labu Kremlim. Krievu valodas jautājumu, satiksmes jomas atstāšana Krievijas ietekmes sfērā un totālā aizsardzības sfēras sabotāža ir tam spilgtu piemēru apliecinājums. Bet jāņem vērā, ka šīs partijas ideoloģisko noslieču dēļ tā dabūs salīdzinoši maz krievu balsis. Kopumā partijām, kas fokusējas uz krievalodīgo vēlētāju, ir smagi jāstrādā, lai motivētu atnākt savu vēlētāju vispār uz vēlēšanām. Šis vēlētājs kopumā nav aktīvs vēlētājs, bet ja šīm partijām izdosies radīt iespaidu, ka krieviem ir pienākusi lielā cīņas diena parādīt savu spēku un motivēs atnākt viņus uz vēlēšanām, tad pārsteigumi var būt arī diezgan lieli. Kremlis nesnauž un savas soliņas ir sadalījis pa vairākiem groziem, vai pareizāk sakot, partijām.